Jūra, Liepāja, ezers un vēl rūpīgi dabas un cilvēku veidota ūdensstraumju sistēma, kur sava vieta gan Līvas upei, gan Pērkones upei, gan vēlāk veidotai kanālu sistēmai, kas kalpoja tirdzniecības un aizsardzības vajadzībām. Liepāja no visām pusēm ūdeņu ieskauta, ir un būs nozīmīgs mezgls starp austrumiem un rietumiem, kas spītīgi attīstījusies un nostiprinājusies pārvarot arī grūtākus brīžus savā attīstībā. Gluži kā bangojoša jūra, augšā un lejā, tāda ir gan pati pilsētas tapšana, gan pastāvēšana. Interesanti, ka uzplaukumi visos laikos saistās ar pilsētas tuvumā esošajiem ūdeņiem un iekšējo ūdens sistēmu. Liepāja kā zvejnieku apmetne Līva pirmo reizi rakstītos vēstures avotos pieminēta 1253. gada 4. aprīlī, tā dēvētajā Kursas dāvināšanas līgumā, bet Līvas osta pirmo reizi rakstītos avotos pieminēta 1263. gadā kā bīskapa īpašums. Tiesa tirdzniecības un kuģniecības attīstību sarežģīja Hanzas savienība. Liepāja nebija. Kāpēc? Tāpēc, kad Liepāja bija ļoti izdevīgs ģeopolitiskais izvietojums, sāksim jau to, osta uz to laiku tiešām nevis ideālā stāvoklī, bet varētu teikt tāda, bija ērti satiksmes ceļi. Un tieši dēļ Rīgas Liepāja netika iekļaut Hanzas savienībā. Rīga visādos ceļos centās kavēt Liepājas tirdzniecības attīstību, un pat ir ziņas tādas, kad Liepāja esot ticis piedraudēts pat ar pāvesta lāstu, ja viņi tomēr nepaklausīs šiem sankcijām, kas ir uzliktas no Hanzas, un patvaļīgi vedīs savu tirdzniecību. Mūsu tirgotāji centās visādos ceļos turpināt šo tirdzniecības, vairāk uzturēt tirdzniecības sakars tieši Dānijas pilsētām, Holandi un tam līdzīgi. Bijis pat gadījums Liepājā 15. gadsimtā, kad tika noslīcināti Āliņģī vairāki tirgotāji, kas bija patvaļīgi mēģinājuši uzsākt tirdzniecības darījumus caur Liepājas ostu. Neraugoties uz tirdzniecībai nelabvēlīgajiem apstākļiem, Liepāja nezaudēja savu nozīmīgumu preču apgrozībā, jo gar Jūrmalu caur Liepāju un tālāk caur Kurzemes vidieni uz Vidzemi gāja tā sauktais gaišais ceļš caur Līvu, kas esot bijis drošs un ērts. Ja Liepāja kā apdzīvota vieta kronikās pirmo reizi pieminēta 1625. gadā, tad jau vien nedaudz vairāk kā pusgadsimtu vēlāk pēc vēstures liecībām ir uzsākta tirdzniecības kanāla izbūve. Sākotnēji tirdzniecībai un kuģošanai izmantoja Līvas upi, un pēc vairākām norādēm spriežot ūdens straumi tecējusi arī pa tagadējā tirdzniecības ostas kanāla gultni vai vismaz daļa no tā, jo 17. gadsimtā ostas izbūves dokumentos figurēja jēdziens Līvas upes gultnes padziļināšana, tīrīšana. Tirdzniecības kanāls ir senākais un lielākais no Liepājas kanāliem. Tā ir mākslīgi veidota būve Liepājas ezera notecē 1,9 km garumā un savienoja ezeru ar jūru. Tas bija grandios projekts un ļoti dārgs projekts, bet viņš nākotnē un diezgan ilgus gadsimtus nodrošināja satiksmi starp jūrā ienākošo kuģu kravām un no ezera nākošajām kravām, kas gan nebija kuģi, bet plosti satiksmei. Šī tā artērija, tā arī raksturo Liepāju kā ūdens piestātņu vietu. Pēc kanāla pabeigšanas 1703. gadā tā krasti bija neapdzīvoti un arī neizmantoti. Aktīvāka darbība sākās tikai pēc Ziemeļu kara beigām. Liepāja pakāpeniski sāka uzplaukt, parādījās tā saucamā būvdruģa sindroms, kas apbūvēja arī kanāla krastus. Pirmās būves tās bija koka noliktavas, spīķeri, kurās uzglabāja labību, lai pēc tam labas konjunktūras apstākļos krautu kuģos un vestu uz Rietumu Eiropu, Holandi, Dāniju, Ziemeļvāciju, arī Lielbritāniju. Kanālu Jaunliepājas pusē pēc aktīvās navigācijas sezonas izmantoja arī kuģi ziemošanai, kur tie gaidīja pavasari, lai atkal pārvadātu dažādas kravas.
Vēl tirdzniecības kanālu izmantoja plosnieku koku pludināšanai no Liepājas ezera. Vēl ar tirdzniecības kanālu saistās siļķu apgrozījums un uzglabāšana. Liepāja bija siļķu vairumtirdzniecības galvaspilsēta. Lielais siļķu ceļš, kas, protams, eksistēja visus gadsimtus, bet vislielākajā apmērā tas uzplauka 19. gadsimta 40. līdz 70. gadiem, tātad līdz dzelzceļa eksploatācijas uzsākšanai, un galvenie siļķu ieviešanas ceļi bija caur Ziemeļjūru no Norvēģijas pilsētas Stavangera un Kristiansena, tagad Oslo, caur Dāņu jūras šaurumiem, mazi siļķu vedēji ap 20 tonu tilpuma, kravnesības. Šeit ienāca tirdzniecības kanālā, noenkurojās šajā vietā un pa steķiem tika ripinātas siļķu mucas. Viņas bija 4 dažādu tilpumu, kā tilpumu un svara mērs, ripināts šajā te speciāli siļķu noliktavai, jeb siļķu brāķim uzceltajā celtnē. Tā ir liepājnieki, dažreiz viņu sauc par cirku sēku, tas ir jau vēlākais izmantojums, dažkārt arī aizsarga šautuvs saka, bet pats pirmais uzdevums šeit bija uzglabāt siļķus. Par aktīvo saimniecisko darbību kanāla Vecliepājas pusē liecina vēl čuguna lējumi, kurus uzstādīja kuģu tauošanai. Izmaiņas sākās ar Krievijai ļoti izdevīgajiem dzelzceļa tarifiem, iekšzemes dzelzceļa tarifiem un Liepājas Romnu dzelzceļa līnijas atklāšanu 1876. gadā, ka masveidā šeit vairāki tūkstoši pudu, viens puds ir 16 kg, gada apgrozījums Ukrainas labībai notika. Un tad, lūk, šajā Vecliepājas pusē dažu gadu laikā tika uzbūvēts labības noliktavas, jeb sarkanie spīķeri, kur daļa no tiem ir arī saglabājušies. Atveda Ukrainas labību pa dzelzceļu. Dzelzceļa apgrozījums bija milzīgs. Teorētiski viņš bija domāts 1500 vagonu diennaktī. Tādu tik lielu apgrozījumu šī lieta nesasniedza, bet apmēram 800–900 Ukrainas labības vagonu diennaktī sezonas laikā šeit atnāca. Ar Liepājas Romnu dzelzceļa līnijas atklāšanu sākās jaunas Liepājas ostas un pilsētas attīstības posms. 80. gados izraka un izbūvēja Ziemas ostu, paplašināja un pagarināja arī tirdzniecības kanālu, kura kopējais garums sasniedza 3 km. Bez kuģu plūsmas un kravu apgrozījumu Liepājas vēsturē ierakstīta arī lapas puse par prāmju satiksmi ar Ameriku. No sākuma 19. gadsimta beigās, pirms vēl bija šī līnija pa taisno uz Ameriku atklāta, tad bija līdz Anglijai tāds tā kā pārsēšanās līnijas, kad no Liepājas līdz Bostonai, līdz Hullai emigranti varēja nokļūt, un pēc tam jau līdz pat 24. gadam, 1924. gadam bija tiešā satiksmes līnija, kā jau minēju, Liepāja, Halifaxa, Ņujorka. Un šajā līnijā kursē 4 prāmi. Pāri tirdzniecības kanālam, lai savienotu abus tā krastus, bija tilti. Interesanti, ka visi tilti bija izgriežami. Projektējot 20. gadsimta 60. gados tramvaju tiltu, arī to bija paredzēts kā izgriežamu tiltu eksploatēt, lai šeit ienāktu kuģi vai Liepājas ostas rezerves piestātnes šeit vairāk tālāk varētu veidot. 1961. gadā, kad tramvaju tiltu mūs atklāja, tad
to izdarīja, izgriežot tikai vienreiz, parādot pieņemšanas komisijai, kā tilta vidējā sekcija darbojas, to izgriežot un izlaižot cauri kuģu krāvas. Tagad gan lielāka kuģi un laivas tirdzniecības kanālā tālāk par tramvaju tiltu netiek. Vien nelieli kuģīši un laivas var mērot ceļu no ezera uz jūru un otrādi. Kā liecina vēstures liecības, vēl 20. gadsimta pirmajā pusē pie atpūtas centra Libava, vēl kā joprojām tautā to dažkārt sauc par melno bumbu, bija zivju tirgus, kur pēc zvejas jūrā piestāja zvejnieki, lai tirgot pilsētniekiem svaigas zivis. Šobrīd gan zvejas laivu kļuvis krietni vien mazāk, bet zivju tirgus ir atjaunots un aktīvajā sezonā, pavasaros un rudeņos atkal liepājnieki un pilsētas viesi var nopirkt svaigas zivis turpat no zvejas laivas, gan arī zivis un zivju produktus ostas promenādē. Kāds tās mazās, bez tam galvā un cik liels tās? Tā. Nu, tad tās, jā. Jā. Pēc Padomju impērijas sabrukšanas tieši tirdzniecības kanāls bija vieta, kur sākās Liepājas ostas atjaunošana. Tobrīd praktiski, tā tēlēni var izteikties, ka Bībele nebija uzrakstīta. Ne kodeks, ne jūras likumi bija spēkā tikai toreizējā valdības galvas Gorbunova kunga izteiciens, ka spēkā viss, kas nav atcelts. Tātad dari, ko gribi, jā, bet tikai, kā saka, netais muļķības. Un tas bija tādā ziņā ļoti, ļoti interesants. Tas bija radošs process, kad varēja no nekā kaut ko veidot. Pirmais ārzemju kuģis ar Polijas karogu, Hainovka, pēc vairāk kā 40 gadu pārtraukuma Liepājas ostā tirdzniecības kanālā ienāca 1992. gada 1. janvārī un pietāvojās pie piestātnes, kuras šobrīd apsaimnieko ostas kompānija Piemare. Pirmajos gados pēc ostas atjaunošanas visa aktīvā ostas saimnieciskā darbība notika tirdzniecības kanālā, bet vēl vairākus gadus blakus Liepājas ostas jaunizveidotajam kapteiņdienestam ostas uzņēmumiem atradās Krievijas militāristi. Iepriekšējie valdnieki, ko jūs protat, ko jūs varat, ko jūs zināt, ne jūs pratīsiet tur noaģentēt to kuģi, ne jums ir inflots, ne jums ir transflots, ne jums ir vēl kaut kas muitas. Pateic, mēs paši to visu izdarīsim, nokārtosim un zināsim. Mums bija pilnīgi skaidrs, absolūti nešaubīgi, ka mēs ejam pa pareizo ceļu. Mums nav likuma, nekas izdomāsim, ja? Mums nav, teiksim, tas sakārtots vai tas sakārtosim, ja? Bet mēs... ne brīdi es neredzēju, ka kāds no mūsiem šaubītos, teiksim, ka varētu kaut kas mums neizdoties. Kaut gan līdz 94. gadam vēl bija ļoti, ļoti, ziniet, tāda savdabīga situācija. Šodien tirdzniecības kanālam ostas attīstībā nav vairs tāda nozīme kā agrāk. Pirmkārt jau nevar to padziļināt, jo tad iebruks krasti. Nav vietas kravas laukumu izbūvēji, jo kanāls atrodas pilsētas centrā un tā krasti ir apbūvēti. Šodien pirmām kārtām mēs varam iepazīstināt Liepājas pilsētas iedzīvotājus ar to, kāda varbūt izskatījās osta pašā sākumā. Šobrīd kanāla izmantošana vairāk saistīta ar zvejniecības kuģiem un 2-3 vietās ir nevisai aktīvas stevedoru pakalpojumu sniegšanas vietas. Un viena no tādām vietām ir uzņēmums Piemare, ir simboliskais naftas pārkraušanas termināls un ir graudu pārkraušanas termināls jau pie Ziemas ostas. Es domāju, ka tādā veidā arī viņš ir jāsaglabā, lai gan turisti, gan iedzīvotāji arī varētu redzēt, kā tas dažas reizes notiek, varbūt ne tik aktīvi, bet kā zvejas kuģa bāzes vieta, kā ostas pārvaldes flotes bāzes vieta, tā noteikti saglabāsies, un vizuāli viņš ir jāpadara ar vienu pievilcīgāks tieši Liepājas iedzīvotājiem.
Tirdzniecības kanāla dienvidu krasts jau no pagājušā gadsimta pēdējiem gadiem ir publiski pieejama teritorija. Pašvaldība ir attīstījusi un sakārtojusi infrastruktūru, lai tā būtu pievilcīga, kas ļauj uzņēmējiem attīstīt turismu un izklaides biznesu, bet iedzīvotāji un turisti ir ieguvuši vietu pastaigām un atpūtai. Ostas promenāde tagad dzīvo savu dzīvi ar dažādiem kultūras, sporta un izklaides pasākumiem. Te ir teritorija, kur var sekot līdz saimnieciskajai darbībai. Domājams īstenosies arī iecer par zvejniecības un jūrniecības muzeja izveidi. Kanāls savu nozīmi pilsētā nav zaudējis. Tā tas notiek arī lielākā daļā Rietuma Eiropas ostu, kas sākotnēji ir uzbūvēts un ap tām izveidojusies pilsēta. Tēlaini izsakoties pilsētas apēd ostu, un tās attīstās ārpus apdzīvotas vietas centra. Tā tas šobrīd notiek arī Liepājā. Dziļūdens piestātnes tiek būvēts tālāk no pilsētas centra, tām blakus kravu laukumu un terminālu, jo arī kuģi kļuvuši ievērojami lielāki. Visticamāk, pilsēta atkal piedzīvo attīstību, un pēc pāris gadsimtiem vēsturnieki blakus 17. gadsimta beigām, 18. gadsimta sākumu, 19. gadsimta otrajai pusei un 20. gadsimta sākumam minēs arī 21. gadsimta sākumu, kā Liepājas uzplaukuma periodu. Otrs zināmākais pilsētas kanāls ir tā ūdens tilpne, kas no Krievijas cara valdīšanas laika nošķir pilsētu no kara pilsētiņas, un tieši ar kanāla būvniecību varam runāt par karostas izveidi. Kara inženieri flotes vajadzībām būvējot karostu, kara pilsētiņu, skaisti iezīmē plānā taisnas līnijas. Būvēt jau ne jau velti karostu, būvēja valsts mežā, valsts zemē, lai būtu pa iespējas lētāk valsti izbūvēt. Un tad jau šeit meža vidus nekas nav jāgrauj, nekas nav jānojauc, tukšā vietā skaisti ievelk kartē taisnas līnijas, nu tad raksim. Diemžēl taisnas līnijas dzīvē uzzīmēt neizdevās, jo rokot kanāla būvnieki un inženieri saskārās ar grūtībām un cietu grunti, kā rezultātā mēs šodien redzam kanālu ar slaidu liekumu. Ja sākotnēji visa izraktā grunts tika vesta uz īpašu vietu jūrā, tad vēlāk to vienkārši izlīdzina kanāla dienvidu vai pilsētas pusē. Tādēļ joprojām karostas kanāla labais krasts ir augstāks. Lai izbūvētu karostas kanālu un vēlāk arī pašu karostu, bija nepieciešamas ļoti lielas investīcijas un ieguldījumi, un tā nekādā ziņā nebija nejaušība, ka izraudzījās tieši Liepāju. Tad, kad ekonomisti parēķināja, ka Liepājas pilsēta tobrīd ar saviem resursiem, noliktavām, krājumiem varētu 3 mēnešus turēt gandrīz 100 000 lielu svešu armiju vēl uzturēt, nu, tad nosvērās tie svaru kausi tomēr vairāk uz Liepājas pusi, jo nedod Dievs ar šo te bagāto ostu, kā atbalsta bāzi, pilsēta, es domāju, Liepāja. Ja to iegūtu ienaidnieks, tad tas būtu pamatīgs atspēriens, lai ienaidnieks varētu iekļūt tālāk Krievijā. Protams, nostāsti stāsta, ka Krievijas cars pats esot aktīvi sekojis līdz karostas kanālu un karostas būvniecībai, un speciāli viņa apmeklējumiem esot bijusi izbūvēta arī cara piestātne. Nikolais II kanāla būvniecība nav uzsācis, bet tieši pretī, kur ir tās, tieši pretī, kur rāda man izstieptā roka, tur bija speciāli izbūvēta tā saucamā carskaja pristaņa piestātne cara kuterim, jo paši cara kuģi Polāru zvaigznes standarts karostas kanālā īpaši neuzturējās, viņi bija noankuroti reidā, priekšostā, un tad ar tvaiku kuteriem piebrauc, un šeit tieši pretējā pusē arī kāpa ārā, smuki kāpa krastā, un tad brauc karostu apskatīt. Jā, cara piestātne bija, un tieši pretī, kur man roka rāda, un nekādu marmora kāpņu, nekādu tam līdzīgu brīnumu, nē. Karostas kanāls sastāv no paša kanāla un 2 baseiniem, kas nerad tiek uzskatīti par paša kanāla sastāvdaļu. Viens no tiem bāzes baseins, otrs remonta baseins, un tieši remonta baseinā arī 20. gadsimta sākumā uzbūvēt Tosmaras kuģa remonta rūpnīcu ar 2 sausajiem dokiem,
kas tobrīd ir ļoti nozīmīgi un kalpo pārsvarā kara flotes uzturēšanas vajadzībām. Interesanti, ka tolaik abi sausie doka nesa sieviešu vārdus. Šie Tosmaras kuģi būvētavas doki, viens bija nosaukts mammas vārdā un otrs sievas vārdā Nikolajam II. Viena bija imperatrice Marija, otra bija imperatrice Aleksandra. Tātad imperatores Aleksandras vārdā nosauktais doks un imperatores mātes Marijas vārdā nosauktais doks. Interesanti, ka joprojām Tosmaras kuģu būvētavā ap abiem dokiem ir redzami čuguņu stabi, ko izmanto kuģu nostiprināšanai, bet ja tā cītīgāk ieskatās, tie ir lielgabali. Karostas kanālu un paša kara ostu armijas tiesa Latvijas armijas vajadzībām izmanto arī Latvijas laikā. Tieši pretī es skatos virsū, tā ir tā vieta un, diemžēl, vairs nav saglabājusies, bet praktiski tās baltās būves vietā bija mūsu pirmās Latvijas Republikas zemūdeņu divizionu bāze, divizionu štābs, un tieši pretī, kur ir slips, tur bija piestātne. Mūsu neatkarīgās Latvijas zemūdenēm, Ronim un Spīdolai. Tomēr visvairāk mūsu atmiņā iespiedies ir padomu laiks, kad gan karosta, gan osta, gan pati pilsēta ir PSRS armijas kara bāze ar ierobežotu piekļuvi. Tolaik Karostas kanālā bāzējās Baltijas kara flote ar visām zemūdenēm. Un tieši man aiz muguras ir tas interesantā būve zemūdeņu angārs. Viss pretējā mala, pretējais krasts šim baseinam, visus garos padomju gadus, kā padomju zemūdeņu eskadras, zemūdeņu piestātnes, un padomju laikos Liepāja reāli ir lielākā padomju Baltijas flotes kaujas bāze, zemūdeņu kaujas bāze, ar uzsvaru uz vārdeņu kaujas, jo Liepājā šeit bāzējās tieši kaujas, nevis mācību zemūdenes. Daļa no zemūdenēm viņām stāvvieta bija aiz ziemeļa kapiem, tur, kur šobrīd ir terabalta piestātnes, bet lielākā daļa šeit. Un interesantā angāra veidīgā būve, viņa ir pavisam interesants un amizants saistība, jo šī te skaistā būve ir būvēta nevis kaut kādu iemeslu dēļ, lai tur slēptu kādu vienu zemūdeni, kādu jēgu slēpt vienu, ja te stāv 23. Ja? Un šī te būve patiesībā ir kā angārs divi īpašam slepenam tolaik izmēģinājumu zemūdenē, kas bija izražot zemūdenes tips Piranja. Zemūdenes Karostas kanālā atceramies jau arī mēs, jo vēlāk vairākus gadus pēc Krievijas armijas aiziešanas 1994. gadā Karostas kanāla baseinā stāvēja atstātās padomju zemūdenes. Lielākā daļa no tām ir sagrieztas metāla lūžņos, bet divas gan ir aizceļojušas. Viena no tām, piemēram, ir ASV, kur to izmantoja aktieru filmas uzņemšanā. Kopumā tagadējās Liepājas ostas teritorijā pēc Krievijas armijas aiziešanas bija atstāti 37 grimekļi. Tie atradās gan Ziemas ostā, gan Karostas kanālā, un jaunajai ostas valdībai bija nepieciešama liela neatlaidība, lai atrastu iespēju šo padomu laika liecību aizvākt, kas traucēja ostas attīstībai un saimnieciskajai darbībai. Ja tirdzniecības kanāls pakāpeniski zaudē savu nozīmi ostas attīstībā, tad Karostas kanāls tieši pretēji attīsta saimniecisko darbību. Šobrīd Karostas kanāls tomēr ir būtisks no krava apgrozījuma viedokļa, jo mēs varam saskaitot kopā visas tonnas, apmēram 1 000 000 tonu mēs plānojam tieši no Karostas kanāla. Un nākotnē pat nelielu pieaugumu, jo šobrīd viņš ir kā piesārņots objekts, kur mēs plānojam attīrīt. Un līdz ar to arī varēsim veikt, zinām, piestātņu rekonstrukciju, kas šobrīd varbūt ir apgrūtināti vai ļoti dārgi. Helsinku komisija Karostas kanālu ir noteikusi par vienu no 9 vispiesārņotākajām teritorijām Latvijas Republikā. No 1945. līdz 1994. gadam Karostas kanāls bija slēgta militārā teritorija, un padomju armijas darbība ir atstājusi paliekošu ietekmi, un kā liecina veiktie pētījumi, tās gruntī var atrast vai visus Mendeļejeva tabulas ķīmiskos elementus.
Domājams, jau vistuvākajā laikā ar Eiropas Savienības struktūru fondu atbalstu uzsāks Karostas kanāla sanāciju un attīrīšanu. Bija laiks, kad Karostas kanāls pēc padomju armijas aiziešanas bija kļuvis pieejams, un arī saimnieciskā darbība šeit nenotika. Tādēļ te varēja manīt nevienu makšķernieku, kas pēdējās ziemās nekādi negribēja samierināties ar aktīvo kuģu kustību. Šodien Karosta un Karostas kanāls ir iecienīti objekti arī turistu vidū. Karosta ir tāda Liepājas pērle, kas šeit tos viesus vilina. Es domāju, ka lielākā daļa no tiem ārzemju turistiem, kas atbrauc uz Liepāju, šeit atbrauc tieši dēļ Karostas. Jo tas ir kaut kas tāds, kas mūs pilnībā atšķir no daudzām citām pilsētām pie Baltijas jūras. Nu, un, protams, ka katra ekskursija pa Karostu sākas šeit pie Karostas kanāla. Jo Karostas kanāls ir viena no pirmajām būvēm, kas tika veidojot Karostu. Nu, un šeit ir arī tāds unikāls arhitektūras piemineklis, tehnikas piemineklis, kā Karostas izgriežamais tilts, kur arī vienmēr ir ļoti interesanti apskatīt. Neatņemama Karostas kanāla sastāvdaļa ir izgriežamais tilts, kas šodien nes pulkveža Oskara Kalpaka vārdu. Ar tilta izbūvēšanu 1906. gadā var teikt, ka kanāla būvniecība tika pabeigta, un tas ir vienīgais mehāniskais izgriežamais tilts Austrum Eiropā, kas joprojām darbojas. Ar tiltu saistās arī dažādas leģendas. Pirmais tāds lielākā leģenda ir tā par latviešu lidotāju Herbertu Cukuru, kurš esot tā varena aviācijas svētkos izlidojis caur tiltu apakšu un liepainieki, protams, par cik Cukurs pats liepainieks. Liepainieki esot bijuši lielā sajūsmā. Tiesa gan tā laikam tomēr paliks tāda skaista liepainiekiem patīkama leģenda, jo tā laika preses izdevuma neko tādu neaprakst. Ja rakstīja par katru apgāstu piena kanniņu, ko ormaņu zirgs apgāzes, tad šī tāda notikuma noteikti jau vietējais laikraksts nebūtu atstājis bez uzmanības, bet tā laika presē, diemžēl, nekur tāda fakta nav. Tilts ir visos laikos bijis strateģisks objekts, jo ir savienojis divas pilsētas daļas un līdz ar to arī daudz cietis, jo bijuši laiki, kad bija svarīgi norobežoties no pilsētas. Tilts savā pastāvēšanā ir daudz cietis. Spridzināšana Pirmajā un Otrajā pasaules karā, Norvēģu tvaikoņu ietriekšanos 1926. gadā un visbeidzot tikai pāris nedēļas pirms savas 100. dzimšanas dienas un tilta rekonstrukcijas 2006. gadā tankuģa Anna trieciena ziemeļu daļā. Interesanti, ka visos negadījumos cietusi ir tieši tilta ziemeļu daļa. Šodienas izskatu tilts ieguva rekonstrukcijas laikā, ko piesaistot Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus īstenoja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Pēc 3 gadu pārtraukuma tiltu atkal atvēra 2009. gada augustā. Vēl viens no Liepājas kanāliem ir Cietokšņa kanāls, ko reizēm maldīgi sauc par Melnupīti. Bet patiesībā tas ir daļa no Liepājas ziemeļdaļas fortifikācijas sistēmas, kas savieno Tosmers un Liepājas ezerus ar Ālandas upi un jūru. Tosmers ezers, kas piekļaujās Karostā, ir daudz reiz plānāks, es tā domāju, seklāks un daudz reiz šaurāks nekā Liepājas ezers. Tad, kad papildus aizsardzības līnija tiek izrakts Cietokšņa kanāls 11 km garumā, kas ir kā papildus aizsardzības līnija iespējamā ienaidnieku uzbrukuma gadījumos. Un pašos stratēģiski svarīgākos punktos izbūvētas betona būves kā aizsardzības punkti, un tie top tajos svarīgākos punktos, tātad, lai pamatīgi noslēgtu ar spēkiem, ja nu gadījumā brūk ienaidnieks starp ezeriem virsū, tātad šeit, Zaļās Birzes rajonā,
un gar Tosmaras ezera krastu lielākie nocietinājumi top, kur Tosmaras ezers ir visšaurākais, kur ir pussala no pretējās, no Meģes puses, un arī pussala, kur no Karostas puses ievirzās Tosmaras ezerā, un kur ir lielais nocietinājums, kas saucās Redāns. Liepājas cietoksnis un forti ir plaša nocietinājuma sistēma, ko izbūvēja laikā no 1894. līdz 1908. gadam pēc Krievijas cara Aleksandra III rīkojuma. Krastos atrodas fortifikācijas sistēmas daļas – Ziemeļu forts, Redāns, Mazais forts, Lunete, Vidusforts un Austrumu forts. Ziemeļu forts, tas ir atmiņā liepājniekiem droši vien ir palicis vairāk iemeslu dēļ. Viens tas ir tas, ka līdz pat kādiem 70. gadu sākumam liepājnieki varēja vērot, ka kaut kur Zaļās Birzes rajonā gaisā tiek pacelts aerostats. Un apsaimniekoja šo aerostatu nevis civili personas, bet militāristi, jo lūk šis aerostats bija antena, ko pacēla gaisā tajā laikā, kad zemūdenis atradās, padomju zemūdenis, kas bāzējās Karostā, atradās jūrā un zināmās laikos, kad bija noteikts sakara seanas, tad šis te aerostats pacēla gaisā antenu, lai būtu zemūdeniem sakara ar savu bāzi. Un tad pēc tam aerostats nolaist tik lejā. Un vēl šis te Ziemeļu forts liepājniekiem atmiņā no 65. gada, 66. gada, kad tolaik Liepājas varonīgās aizstāvēšanas 20. gada dienā te liepājniekiem bija ko redzēt. Jo te bija milzīgs brīvdabas uzvedums, kur piedalījās padomu armijas karavīri pārģērbti vācu formās, un tad te brauca tūkstošiem cilvēku skatīties. 90. gados nocietinājumus Neredzi zemesargi izmantoja atrasto lādiņu iznīcināšanai, bet tagad cietokšņa kanāls ir iecienīta atpūtas vieta, jo īpaši fortu rajonā. Nereti to izmanto arī laivošanai, bet kas ir nozīmīgi, laivotāji arī attīra kanālu un savāc citu liepājnieku atstātās drāzes, un tādu nav mazums. Viens varbūt no mazākajiem pilsētas kanāliem ir Pērkonas kanāls. Nav skaidra liecība, kā tas tapis. Iespējams, tas izbūvēts Līvas upes pieteks Pērkonas upes gultnē. Ir saglabājušies schematiski zīmējumi, kas parāda, ka tas kādreiz savienojas ezeru ar jūru. Lai kā tur arī būtu, Pērkonas kanāls šobrīd ezeru un jūru nesavieno, bet nenoliedzami tā ir šaurākā sauszemes josla. Protams, militāristi plāniem piesaistīs vislielāko uzmanību, jo 1700. gadā Zviedru karaspēkam Kārļa 12. vadībā ierodoties Liepājā, viens no pirmajiem soļiem bija uzbūvēt Liepājā 2 cietokšņus, vienu šeit pie Pērkonas upes. Nekādas pēdas no vecā cietokšņa nav saglabājušās. Bet šī vieta pievērs uzmanību 1888. gadā. Nedaudz vēlāk sākās Liepājas Karostas nocietinājuma celtniecība un vienlaicīgi ne tikai Karostas teritorijā, bet arī šeit Krievu militāristi sāk celt bateriju numuru 8. Kas kara gadījumā noslēdz tā kā pudeli visšaurāko vietu izejai vai ieejai no dienvidu-rietumu puses. Tomēr liepājnieki neredz šo dienvidu fortu sauc par Pulveru kalniem, un te uzreiz jāsaka, ka tam nav nekāda saistība ar Zviedru vai cariskās Krievijas laikiem. Pulveru kalnu nosaukums radies Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad pēc Pirmā pasaules kara tā bija tukša, nevienam nevajadzīga un pamesta teritorija. 20. gadsimta 20. gados, sākoties pasaules ekonomiskajai krīzei, kādreizējos dienvidu fortus izveidoja akciju sabiedrības Liepājas pulveru fabrika. Tās dibinātāji bija 4 jauni cilvēki, bet 3 no tiem ar pirotehniķu izglītību un darbību šī pulveru fabrika uzsāka 1930. gadā, ražojot šaujam pulveri. Tas bija vajadzīgs gan, protams, medniekiem,
bet ļoti daudz jaunsaimniekiem līdumu līšanai, celmu spridzināšanai, akmeņu spridzināšanai. Vēlāk labklājībai augot 30. gadu beigās jau arī uguņošanai, dažādu uguns ratu rīkošanai, uguns leļu ierīkošanai. Pulvera fabrika savu uzplaukumu piedzīvoja 1939. gadā, kad preču apgrozījums pārsniedz 90 000 latu gadā un tajā strādāja 19 darbinieki. Saražotais pulveris tika izmantots arī ķeguma hidroelektrostacijas celtniecībā. Protams, savu darbību fabrika izbeidz 1940. gadā līdz ar padomju varas ienākšanu. Vēl tagad atsevišķās vietās pulvera kalnos var redzēt melnas zemes jostas, kas liecina par pulvera fabrikas atrašanos šajā vietā. Šobrīd Pērkonas kanālu un pulvera kalnus liepainieki izmanto pārsvarā pastaigām un makšķerēšanai. 13. gadsimtā vietā, kur šobrīd atrodas Pērkonas kanāls, no Liepājas ezera iztecējusi varena straumi. Gadsimtu laikā, pieliekot cilvēka roku, ir izveidoti 4 kanāli, katrs ar savu nozīmi toreiz un tagad. Mēs esam ūdeņu ieskauti, un varbūt tieši tādēļ liepainieki ir tik neatlaidīgi, spītīgi un lepni.